redzam, ka varbūt evangelizācijā pat nav laika maizi ēst. Daudzi to, kas nāk, kuri meklē Kristu. Un redzam, ka apustuļi kaut kur aizbrauc, Jēzus aiziet, un cilvēki viņiem skrien līdzi. Tā ir tāda normāla evangelizācija. Tu dzīvo ar Dievu, Dievs ir tevī, un Dievs tev sūta arī cilvēkus. Nav mums jāskrien pakaļ cilvēkiem, nav jādomā kādu apvišķiņu skaistāk uztaisīt, bet pilnīgi savādāk. Teikt, jābēg no cilvēkiem. Ja es saka, aizbrauciet savu, atpūtieties, pilnīgi cits stūks. Atkarīgs tātad no Dieva daudzuma. Cik daudzuma ir Dieva cilvēka. Mums vēl tātad ir iespējas izaugsmē. Bet arī to mēs varam ieraudzīt, cik daudz Dievs grib ielikt mūsos. Cik daudz Viņš grib dot mums. Cik lielā savā klātbūtnē Viņš grib mūs ievest. Tā ir tāda mums cerība, uz ko Dievs mūs ved. Cik liela šī dievišķā žēlastība var būt tevī vai vajag būt, ko Dievs grib izdarīt. Cik liels tas viņa plāns. Arī, piemēram, zinām, kā apostols Pāvils gāja, un ne tikai tur, kur viņš tur lūdzās, vai cilvēki tika dziedināti, tur, kur viņa ēna aizgāja, tur jau notika. Tāda liela Dieva žēlastība. Piemēram, svētajā Franciskam bija viņa striķi, kas viņam bija apsiesti, tos dievus ņēma, lika ūdenī, un cilvēki dzēra un tika dziedināti. Liela Dieva koncentrācija. Lūk, kā nemetiet vecās drēbes ārā, varbūt pēc gadiem 20. Lūk, skatāmies, kāda ir tā Dieva pasaule. Mums jāiedod, kā Dievs to visu redz, kā to dara. Un te bija runa par avīm, kad viņš iežēlojās par tiem, jo viņi bija kā avis, kam nav gana. Avis, kam nav gana. Un kas tās pārvīgi ir, ar kurām nav gana? Tur varētu būt dažādi varianti. Daru, kā es gribu. Daru, kā es gribu. Jā, dažas tādas negrib nemaz, lai ganām būtu gans. Jo tad tā viņa jādara to, ko gans saka. Jūs taču gribat, lai jūs darītu kaut ko citi grib, vai ne? Gribat ar kādu komandieri. Jūs no rītas pamāstaties, un viņš pasaka, tagad dari to un to, darīsi to un to. Un ja nedara, vēl tad par pausi, paskaidrot. Mēs jau no bērnības esam centušies atbrīvoties no visiem ganiem. Tā ir viena problēma, ka cilvēks negrib, lai viņam būtu gans. Un tad, kad viņš tā kā izlasa, ka vajag ganu, tas sākās tirgošanās. Tā kā bērnībā, ka vecāki pasaka bērnām, ka tev kaut kas jāizdara, tu zini, ka jādara, bet negribās to darīt. Un tad uzreiz, tas slikti vērtos, tur galdos, varbūt rītā, ne tā. Esat tādu kaut ko dzirdējuši savā galvā, vai? Jā, saprotam, ka mums ir divas ausis, divas acis, un mums ir divas balsis. Mums pašiem ir jāizvēlās, kam ticēt, kam klausīt, kurai balsīt. Protams, ka viens vēl no labākajiem iemesliem ir, ka nav ideāla gana, tieši tā, kā man vajag. Ir kaut kā gana, bet tieši tā, kā man tāda nav. Jo tik tālu, cik es esmu apgaismots, tādā līmenī, kā es, kas man spēj saprast.
arī izveidotās, sapratīs. Bet nav jau nekur teikt, ka tev vajag kaut kādu turpēto līmeni tam ganam. Tev vajadzīgs gans. Un viņam nav jābūt kaut kādam tev pašam patīkamākajam. Tev vienkārši vajadzīgs gans. Un nav obligāti arī gans, varbūt arī gamiene. Kā pateikt pareizi? Gami. Tas ir kaut kas ļoti būtisks. Tajā garu pasaulē ļoti viegli ir nomaldīties. Arī tas gars, kas mūs ved prom no Dieva, pamatā tas ir lepnības gars, un tieši tas ir tas, kurš grib valdīt, grib būt noteicējis, negrib būt tas, kurš paklausa, kurš atskaitās, kurš ļauj sevi kontrolēt, bet kurš grib pats kontrolēt. Tad viegli jūs garos sapītīt, ja nav tā gana. Cilvēks pats saka, kā tai ganas ir. Tas nav tik vienkārši ļoti nopietna cīņa, bet, protams, ka ienaidnieks neteiks, tā un šitā, ka paliec labāk lepns, bet būs kaut kādas bildīgas domas, gudras domas, bet rezultāts, svarīgs rezultāts. Bet ievadā mēs arī dzirdējam, ka manas avis klausa mani balsi, saka kungs, es tās pazīstu un tās man seko. Jautājums, kam tu sekoji, kam es sekoju? Kam es sekoju? Tas mūsu vecais egoisms, mūsu iekšējā vecais cilvēks, miesa, dvēsele, ļoti kaut kas liels, kaut kas ļoti spēcīgs. Jā, ir Dieva gars, ir mūsu gars, bet tas gars viņš jau prasa, tā teikt, nostiprināties, lai mēs tiešām izvēlētos to, uz ko mūsu gars sauc, ko mūsu gars grib. To skaisto, dievišķo, garīgo. Un ne tikai kaut kādu izvēles programmu, ko mēs gribam, bet visu to komplektu. Savādāk tad īsti nesanāk. Bet manas avis klausa manu balsi, saka kungs. Es tās pazīstu un tās man seko. Un tā ir tad liela ticības uzvara ieticēt, ka Dievs man grib absolūti pašu labāko. Ka paklausīt Dievam, tas ir pats labākais. Tā ir liela ticības uzvara. Nevis ļautām veciem cilvēkam, dvēselē miesai klausīt, ka tas ir tas labākais man. Bet tieši tas, ko Dievs grib. Citur tā ir cīņa, citur tā ir cīņa ar savu miesu, citur ar dvēseli, kaut kādiem vecām ieradumiem. Tā ir smaga cīņa. Bet mēs varam izvēlēties un ieticēt, ka ir labāk, lai notiek Dieva prāts. Un tad psalmā mēs vārdā refrēnā dzirdējam, kungs mani vada, man nekā netrūkst. Un padomā, vai tev nekas netrūkst? Kāda tā ikdienas dzīve ir, ka tu priecājies par to, ko Dievs tev dod, vai tu ņaudi par to, kas tev trūkst? Tad, kad attiecīgi mēs varam izdarīt secinājumu, vai kungs mani vada. Tad skaisti vārdi, kungs mani vada, sadot savu dzīvi Dievam, bet kas ir realitāte? Kas tad mani vada? Kungs vada, tā man nekā netrūkst. Dievs visu dara, un arī, ja kaut kas vēl nav pilnīgs, tad es redzu, kā Dievs to pilnveido, kā Dievs to atjauno. Tad tā lielā cīņa ir par to, lai to dzīves stūri atdotu Kristus rokās. Un brīžiem jau tas ir viegli. Mēs esam tādā garīgā pacēlumā,
Bet šeit arī 2. pantiņā savu daļā bija: pat ja es staigāšu tumšā nāves ielā, es nebīšos ļaunuma, jo tu esi pie manis. Tad kāpēc es nebīšos ļaunuma? Ne tāpēc, ka viņa nav, ne tāpēc, ka viņš uzbruk, vai neuzbruk, bet es nebīšos tikai tāpēc, ka tu esi pie manis, ka Dievs ir ar mani, ka Dievs ir lielāks par to visu. Tāpēc es nebīšos. Pat ja es staigāšu tumšā nāves ielā, es nebīšos ļaunuma, jo tu esi pie manis. Tā diezgan grūta izeja. Tāpat kā Izraēļa tautai vajadzēja iziet no Ēģiptes, iziet no tūkstneša uz apsolīto zemi, tā ir mums jāiziet no tās materiālistiskās domāšanas, materiālistiskās dzīves. Mēs esam pieraduši vairāk tā miesīgi, materiāli skatīties uz lietām. Un tad, ja visus apkārtā mēs skatāmies mierīgi, tur nav tanki, ja, relatīvi neatslēdzies. Tik mierīga, laba dzīve. Jā. Bet līdz ko kaut kas tur notiek, tā uzreiz jau svarīgi, lai mēs sevi padarām atkarīgu no Dieva, nevis atkarīgu no kaut kādiem ārējiem apstākļiem. Un tad tāds ikdienas treniņš, ikdienā visu laiku kaut kas notiek. Visu laiku kādam izdodās izdarīt kaut ko mums ne pa spalvai, mums ne pa prātām. Visu laiku kaut kādas nāves ielējas uzspēlēt. Un tad ir tā izvēle. Tad tev ir izvēle vai pieaugt, sekot Dievam, palikt mierā, paļauties uz Dievu, vai padoties bailēm. Ticēt nevis Dievam, bet ienaidniekam. Un tad attiecīgs arī sekas. Tā arī tā interesanti, ka pat ja es staigāšu tumšā nāves ielā, es vienkārši kaut kādā tur briesmu ielā, grūtību ielā, nāves ielā. Viss brūk, viss jūg. Ja es arī teicu, seko man, ņem savu krustu, tad arī ņem savu krustu nāvi, nomirsti. Nomirst tam vecajām, nomirstu bailēm. Izvēlies dzīvot, paļaujoties uz Dievu. Nevis uz savām spējām vai kaut kādu cilvēcisku kontroli, saprašanu, bet vienkārši, ka ir Dievs, kurš tevi mīl, kurš ir visu varētu, kurš tevi ir solījis, ka nemaks no tavas galvas nematīs. Svarīgi, lai mēs būtu ar šo Dievu, lai viņš varētu mūs pasargāt. Pēc arī atdodam viņam savu gribu, sekojam viņam, ļaujam viņam valdīt mūsu dzīvē. Un kā to labi izdarīt? Mēs lasījām pirmajā lasījumā. Brāli, nesīsim Dievam vienmēr caur Jēzus tavas upuri. Tas ir tāda lūpu augļa, kuras cildina viņa vārdu. Vienkārši sakot, slavēsim Dievu, izteiksim slavu Dievam, slavēsim viņu, rūpēsimies par Dieva slavu, lai viņš būtu godā, lai viņš būtu godājams. Kā mēs īpaši godājam kādu, paklausot viņu. Piemēram, vecāki ļoti asi izjūt, ja viņiem neklausa bērni. Tas iekšējais cilvēks, viņš tā, redz, ka viņu necieta, viņu negodā, viņu neklausa. Par ko skolotājs sūdzās par to pašu, ka viņus negodā. Ar kā mēs godājam Dievu, klausot viņu, paklausot viņu. Tas ir, mēs nesam Dievam godu. Un te arī tālāk, protams, arī ar vārdiem, te arī tālāk teikts, kādā veidā neizmirstiet labos darbus un savstarpējo biedriskumu.
Jo Dievam patīk šādi upuri. Te runa par labiem darbiem un savstarpējo biedriskumu. To mēs saucam par savstarpējo tusēšanos. Tajā laikā tādu vārdu nebija. Tusiņš, tusēšanās. Bet kas te ir interesants, saka, Dievam patīk šādi upuri. Kad mēs iedomājamies tusiņu attiecības, mēs varētu iedomāt, brauksim uz Marijas skolu, uz tāda dujā, paši tusiņš. Bet redzam, ka varbūt arī savādāk. Arī tajā pašā Marijas skolā varbūt savādāk, ka ne jau par to iet runāt. Mēs esam tie patērētāji, mēs gribam kaut ko pošu sev, patīkamu sev, vieglu sev. Tad mēs meklējam to savu slavu, ceļam savu ego. Bet, ja mēs gribam sekot Jēzum, gribam piederēt viņam, dzīvot no viņa, nevis no savam, kā mēs to uzrūšam, bet no viņa, ja, tad tas ir patīkams upuris. Tātad mēs varam veidot attiecības ar cilvēkiem pēc Dieva prāta. Kādas Dievs grib. Mēs nesam sevi to savu patiku kā upuri Dievam, lai uzvarētu Kristus, jau pirmkārt manī. Un tad arī citos. Tad, kad es apspiežu savu egoismu, savu lepnību, godkāri, varaskāri, tad es ļauju dzīvot citām. Kad es nesu svētību citām, mans ego paliek mazāks. Bet Kristus tur pieaug. Kristus tur var izaugt. Tas no mums ir kaut kas tāds upuris, bet tas ir tāds mūsu dziedinošs upuris. Attiecības ir veids, kur mēs varam pagodināt Dievu. Un mēs ierastais veids, ja mēs meklējam attiecības, kaut kādas gribam patīkamas attiecības. Otrs veids, ka mēs varam meklēt Dievam patīkamas attiecības. Pagodināt Dievu cilvēku. Tālāk es baidos lasīt. Varbūt, ja kādam ir vairāki nervi, jums neklausieties. Paklausiet saviem priekšniekiem un esiet viņiem padevīgi. Varbūt šito izlaidīsim. Mūsdienās tik kāda priekšnieka. Varbūt Jēzus laikā bija labāk. Bet tagad, varbūt vienam tu saļauts, varbūt Bībelē nemaz nav šie vārdi. Nevarētu. Paklausiet saviem priekšniekiem. Esiet viņiem padevīgi. Jo viņi ir nomotā par jūsu dvēseli. Un par to viņi dos norādīt. Es kā māca Terēza laikam, vai kas tur teica tā labi, ka ja arī priekšnieki tie, kas jums tur saka kaut ko kļūdās, tad jūs viņiem paklausot nekļūdaties. Nu, protams, tas man kaut kas tāds ārpus evaņģēlija. Tā paklausība, tas ir kaut kas tāds ļoti nopietns. Laikam esmu teicis, ka visus tikumus var notēlot. Var notēlot lielu mīlestību, tur pazemību, tur daudz ko var notēlot. Vienīgi paklausība, tas caur to neiet cauri. Cilvēks nav paklausīgs, tad nav, ja viņš ir, tad tas ir tāds labs kritērijs, ka tiešām tur ir kaut kas svēts. Bet, ja nav paklausības, tad tur ir visādi. Un briesmīgākais ir tas, ka tu to atklāji pie sevi. Nevis tā kā tu citos ieraugi to, viņš nav paklausīgs, tu ieraugi pie sevi. Tad tas ir tāds lielāks lauziens. Kad gribās būt pārējus un Dievu, kam tu gribās? Ja tā garā mēs negribam būt pārāk, mēs gribam būt ar Dievu. Bet tas vecais cilvēks, tas egoists, tas vecais ego vai kādiem dažādi saucamiem. Ja mēs viņam ļaujam uzkundzēties,
ja mēs viņam ļaujam valdīt, tad viņš visu laiku mūs mocīs. Esam no vienas puses tādās kā grūtībās, tādas lielas problēmas jārisina, ka no tādiem lieliem grēkiem jātiek ārā, no tādiem lieliem netikumiem jātiek vaļā. Bet no otras puses jau tas, ka mēs to jau ieraugam, tā ir liela Dieva žēlastība. Jo tātad Dievs jau saka, ka ir pienācis laiks, ja jau tu to redzi, tu esi līdz tam izaudzis, ka tagad mēs to ārstēsim. Bet tā labā ziņā ir tas, ka Dievs to ārstē. To jau nav pašam sevi jāizārstē. Dievs jau to ārstē. Bet kāpēc viņš to parāda? Tavu izvēle, tavu brīvā griba. Viņš jau neņem mums to brīvību, kāpēc, ka mēs te dzīvojam šeit. Tavu izvēle. Tu tagad to redzi, ko tu ar to darīsi. Vai iesi veco ceļu, bet tomēr tu atzīsi Dievam, ka jā, tā ir. Es nožēloju, es tev lūdzu piedošanu par to, ka tā ir bijis. Es tajā negribu palikt. Dievs, es esmu gatavs nest šo upuri, es esmu gatavs darīt visu, ko varu, lai tiktu vaļā no tā ienaidnieka, lai es piederētu tev, lai tu būtu mans gars, lai es dzīvotu tavā mīlestībā, nevis kaut kādās atkarībās un iedomībās un vēl kaut ko, lepnībās. Tā mūsu piekrišana ir aptēmēt, atļauj. Protams, arī, kad mēs ārstam arī piekrītam, tad mēs ejam uz operāciju, mēs ejam uz procedūrām, uz analīzēm. Arī mēs varam, sekojam Dievam un paklausam viņam, lai viņš var mums ārstēt. Arī varam priecāties par to, ka mums ir tik varens ārsts, ka viņš var no tik lielām kaitēm mums izārstēt. Jā, es varu pats apjūgu to ieraugot, bet kad Dievs ir tik liels, tik varens, ka viņš jau ir izdarījis visu, lai atrisinātu. Vajadzīga tikai mūsu sadarbība, piekrišana, ka viņš zina, kā to izdarīt, viņš zina, kā mums no tā izvest, viņš zina, viņam ir zāles, viņam ir viss vajadzīgais. Un ka viņš tā cīnās par tevi, cīnās. Tik doti grib tevi atbrīvot no tā visu. Izvest no tās slimības. Tā slimība ir slikta. Tu jau esi radīts pēc Dieva attēla līdzības, ka tā slimība drusku tagad visu sajāt. Tevi viņš mīl, tevi viņš cīnās, ar tevi viņš ir bijis, tevi viņš ir atdevis savu dzīvību, lai tu varētu dzīvot. Un viņš nerimsies, viņš neapstāsies. Viņš ko varbūt kādreiz pametīsim klinti krūmos vai vēl kaut ko, bet viņš vienmēr cīnīsies, viņš vienmēr paliks uzticīgs, viņš vienmēr meklēs, viņš vienmēr paliks ar tevi. Viņš ir uzvarētājs. Viņš ir uzvarētājs. Labi, ka mēs ļaujam viņam arī uzvarēt mūsu dzīvē. Tagad kaut vai vēl ir tās visas kaut kādas slimības, tad vairāk vai mazāk redzam. Un tā mēs tajā brīdī varbūt jūtamies tā kā tādā tumšā nāves ielajā, ieraugām kaut kādu šausmīgu par sevi. Bet ļaunamies nebīšos, tāpēc, ka Kristus ir ar mums, kā šodien mēs dzirdējām. Patiesi staigāšu tumšā nāves ielajā, es nebīšos ļaunam, jo tu esi pie manis, tu esi. Tā mūsu cerība ir Kristu. Viņa taisnumā, viņa varenumā, viņa mīlestībā.